Vari nopauzēt? Aizmirst, ka man bija jānodod domraksts līdz pusnaktī. Oi, bāc, vesels domraksts? Vai man iet mājās? Nē, viss čil, man tikai jāpārkopē šis teksts, jāiemet bam. Viss gatavs. Labi, varam turpināt. Paga. Kā tu tik ātri visu pabeidzi? Vecīt, es taču neko nerakstīju. Vai tu neesi dzirdējis par mākslīgo intelektu? Pāris klikšķi, un dators visu izdara tavā vietā. Labākais izgudrojums uz pasaules. Man pat nav vairs smadzenes jākustina mājasdarbiem. Wow, forši! Manā skolā gan tā nevar. Mans skolotājs ienīst mākslīgo intelektu. Visu laiku pārbauda, ka nav nekas kopēts no interneta un rīktīgi skarbi soda tos, ko pieķer. Nepaveicies. Manuprāt, skola tagad kļuvusi reāli bezjēdzīga, jo visi nākotnē tāpat izmantos mākslīgo intelektu. Soļi tavā ritmā dzied zeme un jūra. Tu esi kā vasaras dzestra, burvība tīra. Dīdzi, tev konts pilns ar svešiem video. Es vairs neredzu tavējos. Tie ir mani video, vecīt. Liku datoru man uzģenerēt saturu, kas mani noteikti padarīs bagātu. Mani vecie video bija slikti. Man vecie patika labāk. Un kāpēc banāni? Mans virtuālais asistents man iemācīja investēt. Tas teica, ja šodien nopirkšu banānus par 100 eiro, tad nākotnē tos varēšu pārdot par 1000. Nākotnē šie banāni kļūs veci. Tu vispār pats vairs domā? Tas mākslīgais intelekts kļūdījās. Kā man ticēt? Tev vai supertehnoloģijai, kam ir pieeja pie visas pasaules informācijas? Es ļaušu mākslīgajam intelektam izlemt. Tev neliekas, ka to lietu izmanto pārāk bieži? Tu ļāvi telefonam tavā vietā pasūtīt picu, un tas pasūtīja karamelizētu šprotu pīcu ar sinepēm un saldējumu. Es saprotu, ka tu uztraucies par pārmērīgu paļaušanos uz mākslīgo intelektu, taču raizēm nav pamata. Tas ir vērtīgs rīks, ja to izmanto atbildīgi. Kāpēc tev nekustas lūpas? Tu tagad izmanto robotu, lai sarunātos? Tas ir tikai loģisks risinājums. Sarunāties ar cilvēkiem ir grūti šajā tehnoloģiski vientuļajā laikmetā. Tu pats radi tehnoloģisku vientuļu laikmetu. Neskumsti, Didzi. Vismaz tev esmu es. Interesants jautājums, Didzi. Es piekrītu. Draugi ir sarežģīti. Jā, atmiņu ķivere ir lielisks pirkums. Atmiņu lejuplāde veiksmīga. Vai vari salikt secībā visas manas ēdienreizes no labākās līdz sliktākajai? Un tad vari uzģenerēt filmu par manu dzīvi, bet pievieno runājošu suni un izņem visus apkaunojošos mirkļus. Ļoti aizraujoša ideja. Ar lielāko prieku. Šis viens lietotājs no Latvijas izsūc visus mūsu procesorus. Serveris nevar panest tik lielu slodzi. Var gan! Mums vajag vairāk elektrības! Izcētiet vēl vienu mežu! Vairāk ūdeni dzēsētājiem! Mēs nevaram pievilt investorus! Labs. Tur ir ūdens katlu tieši virs rīsiem un leitiem virsū ūdeni. Un tad servera kļūda. Un tad? Servera kļūda. Wow, tev kaut kas atgadījies? Servera kļūda. Neuztraucies, es tev tūliņ palīdzēšu. Nē, te nav Wi-Fi. Sorry, nevaru palīdzēt. Servera kļūda. Hei, Didzi, tev bija taisnība. Šī ir supertehnoloģija. Mākslīgais intelekts man palīdzēja uzprogrammēt vēstures spēli mācībā. Tik forši! Bet vienā brīdī tas sāka dot dažas aplamas atbildes. Servera kļūda. Tieši tā! Es jau mazliet biju mācījies par šo tēmu, tāpēc varēju izlabot. Būtu tik stulbi, ja tā ierakstītu kontroldarbā. Servera kļūda. Jā, tagad tas vairs vispār neko neģenerē. Bet man šobrīd nevajag. Šī tēma ir diezgan vienkārša. Var pats. Servera kļūda. Servera kļūda. Servera kļūda. Kas tev lēcies? Ai, kad tu pēdējo reizi šo izmantoji? Mākslīgais intelekts ir foršs, bet jo mazāk tu kustinās pats savs smadzenes, jo mazāk patiesi intelektu būs. Jā. Vai kaut kas te deg?